Nu ko, draugi, esiet sveicināti jaunajā vidīkā. Esam Polijā, Godovas ciematā, skaitās Ļubļina. Ļubļina, nu tā kā apmēram bija jābrauc tā kā uz Rīgu 3 stundas. Un Godovas ciematā esam Ļubļinas pilsētā. Un tā kā darbs ir siltumnīcās, vācam tomātus un tādā veidā. Tā kā tā. Darbs interesants. Pirmo reizi tā darbu vispār daru. Tā. Parādīšu kādi Godovas ciemats Polijā. Un tādā veidā. Davai. Laiku šeit ir ūdens, kaut ezers, upe, nezinu. Ročā. Šobrīd ejam uz veikalu. Iepirkties. Un tādā veidā. Pa lielam tāda paša vieta, ka nīca. Tāds nelieliņš ciemats te ir. Un tā. Lūd Godovas centrs. Tādas mājas te ir. Tā kā tā. Līdz būsim pašā centrā. Parādīšu, kā izskatās. Kā te viss izstās. Te lauki pa lielam ir. Tāds ēks. Tur ir, nezinu, kaut kas aug. Tur tāds liels lauks. Nē, par to pēc tam pastāstīšu. Centrs. Godovas centrs. Tā te izstāsta. Godovas centra. Ļubļinā. Godovas ciemats. Tā. Man darbi tādās siltumnīcās es strādāju. Tur iet ļoti gari. Līdz otram galam iet tāda vesela rinda siltumnīca. Un te aug tomāti. Šeit patās arī strādāju. Un tā. Šī man jaunā darbieta. Tā. Teicu, kad redzēs nostrādās pilno mēnešu šito. Skatīsies, kāda būs algas. Tā kā tā. Karoģi, draugi, teikšu tā jums visiem. Cik es tagad esmu Polijā, salīdzinot Latvijas cenas ar Polijas cenām veikalos. Šeit dzīvot ir ļoti lēti. Zlotos liekas ļoti dārgi. Tā, kad tu pērc, man ir, ja es pērku savu kartes laiku, vai ne? Veikalā, produkts, viss, ko man vajag. Tagad es nopirku pilnu maisu, ko manējā likt nopirkt. Sanās 14 eiro. Viss. Latvijā es būtu samaksājis paļubumu kaut kā 20, pār pa 20 eiro. Tā kā man vispār Polija ir iepatikusies un gribu šeit palikt. Tā kā uz dzīvošanu un strādāt un vienkārši uz Latviju, braukšu, kā jau es iepriekšējā video teicu. Braukšu vienkārši uz Latviju, atpūsties pie māmas un tā, pie ģimenes un tādā veidā. Bet tādā ziņā strādāt es gribu un dzīvot es gribu Polijā. Tāpēc, kad šeit viss ir lēts veikalos. Un
Tā kā salīdzinot ar Latviju visām cenām, kā te ir diena pret nakti, es jums nopietni saku. Zlotos, jā, tas liekas, tur bija stājot pa zlotiem, bija 50 zloti bija. 50 zloti bija, un es Erikos tas sanāk 14 zloti. 14 eiro, tā. Nu, ot. Tā kā jā, Polija ir ļoti izdevīga strādāšanai un dzīvošanai. Latviju tu var aizbraukt vienkārši atpūsties, nu, tādā veidā, bet dzīvot un strādāt ir vislabāk Polijā. Tā kā jā, labi, kaut ko varbūt vēl uzfilmēšu. Un tā, parādīšu šo darbvietu, kur es strādāju un tā. Tā kā tā, man drīz būs jāiet viņai garām. Parādīšu to, kā izskatās. Un tādā veidā. Un tad jau tiekamies nākamajos video un jā, gaidiet nākamos videos, spiežam like, subscribe, šērojam. Un jā, davai, peace out!